Mēs esam burvīgā rītā, burvīgā vietā. Ir pulkstens 8 no rīta, saulīte ir palekusies, putni plosās, un arī priekš tevis šī vieta ir īpaša. Jā, šī ir, man liekas, tāda, es teiktu, dvēseliska un maģiska vieta man, Allažu pagastam arī. Un mēs īstenībā sēžam vietā, kur notika mans kāzu rituāls 2016. gadā. Mēs gājām ap šiem ozoliem. Mums bija tādas īstenas latviešu tradīcijas. Un jā, es vienmēr esmu šeit atbraukusi un zinājusi, jutusi, kā smelties tādu mieru, brīdis, kad tu esi tāds tuvs dabai, prāts atslēdzās. Viņš nav tāds ilgs brīdis, bet priekš maniem pietiekami svarīgs. Noķer to sajūtu, Noķer to tādu īso brīdi, kad smadzene vienkārši atslēdzas. Jā, tas laikam šobrīd arī tādā darba skrējienā, ikdienā un visam, kam tu ej cauri, ir ļoti svarīgi atrast to brīdi. Es atceros, mums viena profesora, kad es mācījos, teica, priekš cilvēka vajag atrast to momentu, to, ka tu dari, un tu neko nedomā. Tev atslēdzās. Un viss. Un tas tevi pasargā mentāli. Tad var teikt, ka šī ir tava vieta, jā? Es jūtos šeit kā zivs ūdenī. Un ja mēs paplašinām, tad var teikt, ka arī Allaži ir tava vieta, vai ne? Jā, Allažu stāsts īstenībā par to, kā es vispār nokļuvu Allažos, ko es arī vienmēr gribu izstāstīt cilvēkiem, ir tāda riktīgi liela likteņa ironija. Un nevelti ir teiciens, tu pasaki, ja tu gribi, lai Dievs par tevi pasmējas, tu pasaki viņam savus plānus. Un stāsts sākās ar, man liekas, manu mammu. Un manai mammai ir brālis, bija brālis, riktīgs tāds Allažu, man liekas, es nezinu cilvēku, kurš nezinu, kas bija Aivars Pavasars. Jā, Pavasars. Tas bija cilvēks īsts Allažu dvēsele, Allažu sirds. Ja kaut kas notika, tad visu prasīja Aivaram. Mana mamma ļoti daudz darīja lietas, lai saviem bērniem būtu viss. Viņa mūs sūtīja tur elitārās skolās. Es atceros, es pabeidzu Rīgas Franču liceju un tad ārsta profesiju un Rīgas Stradiņu universitāti. Veda uz operām, teātriem, mākslas skolu. Tā ļoti smalki un eleganti. Un tad kaut kādos Ziemassvētkos Aivara Pavasara vārdi ir šādi. Skolo un lolo tu to meitu, tāpat tu ņems un aprecēs kaut kādu tur allažnieku. Aivars trāpīja Dieva ausī, ja? Tā es ņēmu un aprecēju allažnieku. Labi, bet atgriezīsimies mazliet pie pirmsākumiem. Cik gadi ir pagājuši no dienas, kad Maija iestājās studēt Stradiņu universitātē? Jā, es beidzu Rīgas Stradiņu universitāti. Es beidzu 2016. gadā. Tā tad tie būs tiešām jau 9 gadi pagājuši. Tas vienkārši arī parāda to, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai kļūtu par pilntiesīgu ārstu. Un kas, manuprāt, ir arī viens no tādas izturības un pacietības apliecinājumiem. Jā, studiju laikā man arī dzima bērns. Bērniņš ienāca, un es atceros, ka pēdējais gads bija tāds izaicinošs. Tev ir mazs bērns un valsts eksāmens un 6 gadi pamatstudija, tā ir medicīnas fakultāte, tad jau 3 gadi rezidentūra. Un tad sākās tā īstā dzīve, kad tu nonāc praksē. Ja? Un vēl īstāka dzīve pēc tādas prakses sākās tad, kad tu jau vari savu praksi. Tā. Un zini, kas ir jaukākais? Jaukākais ir tas, kad Google uzrakstā Maijas Pūces prakse, tad tas ir pirmais, kas parādās. Tātad
Mēs ar lepnumu varam teikt, ka mums jau tagad ir dakteres Maijas Pūcis ģimenes ārsta prakse. Jā. Un cik ilgi ir šis nosaukums tagad Allažos pavisam nesen, jā? Jā, tas ir 2024. gada 16. jūnijas. Ir tas datums, kad ir dots šis te koncepts. Tas nozīmē, ka būs drīz vien gada dzimšanas diena, jā? Jā. Un tagad jau pavisam drīz tieši ar tādu pašu mēs varēsim lepoties arī Morē. Jā. Cerams jau, kad pavisam drīz. Jā. Kāpēc tu izvēlējies medicīnu? Tas stāsts ir īstenībā jau no tādas ļoti agras bērnības. Es biju tas skolēns, kas īstenībā jau 1. klasē pie jautājuma, par ko tu kļūsi nākotnē. Man liekas, visi domraksti ir manējie ar stāstu. Es būšu ārsts. Tikai vienīgi dakteris, jā? Jā, tikai vienīgi. Un tāds bērnības, tas, ko es tā atceros no savas tādas agrās bērnības atmiņas, bija tā, ka man brālis bija iespiedis kaut kādā tehnikā laukos kāju. Un es atceros, kad nāca man tētis un palīdzēja to kāju tā kā vilkt ārā. Un tur tā kāja neizskatījās labi. Tur kaut kas bija noticies, un man tētis tāds skatās, un viņš tāds, bet tu vispār nebaidies. Tās lietas man ļoti, es jau tad sapratu, ka man viņas patika. Tādas, kas varbūt nekuru katru uzrunātu, vai kāds neietu klāt un baidītos. Es gāju, man tas likās ļoti interesanti. Un tad īstenībā es teiktu, tā ir tāda, man laikam, tāda tēta ieliktā tā sajūta, ko es atceros, ka tētis vienmēr tā kā teica, tu būsi ārsts. Bet šī vieta priekš tevis ir īpaša vēl vienā nozīmē, un tas, ko es nezināju par tevi, un man bija pārsteigums, ka tu arī esi viena no Kaļķigravas ezeriņa brālības. Jā, to es esmu, un arī mēs, teiksim tā, pacienti mācās no ārstiem, un ārsti mācās no pacientiem. Un es atceros tādus diezgan zīmīgus viens pacients vārdus, ka viņi teica, ziniet, ūdenim es atdodu visu. Viņai ir šī sajūta, ka tad, kad viņa to rituālu veids, to var nosaukt, es teiktu par tādu kā rituālu. Un tad man tā, ūdens ir arī mana stihija, man ūdens priekš manis ir viss. Un tad es arī domāju, nē, man šis ir jāpamēģina. Un vispār prieks, kad Latvijā var redzēt, ka šī rūdīšanās kustība ir ļoti atsākusies, un man ļoti patika arī izzināt tā dziļi no tādiem procesiem, arī fizioloģiskiem, kas tur notiek, tajā ķermenī. Un bet tas ūdens, tas ir man ļoti mīļš un tuvs, un tā rūdīšanās un roņošana šeit, Kaļķigravās, ir forša. Tad ejam roņoties. Ko, gatava? Gatava. Ejam? Ejam. Labi. Ja gribam atkal. Cik sen tu šito jau dari? 2 gadi. 2 gadi. Es sāku 19. gada novembrī. Aha. Vienkārši tā atnāca. Jā. Es domāju, ka jānāk. Nē, šitas ir... Kāpēc to dari? Lai pasargātu sevi. Zini, man arī laikam, ja tas ir tāds, pirmkārt, gribas treniņš. Jā. Otrkārt, rūdījums, jo vispār es neslimoju. Es vispār neesmu šitos 2 gadus vispār saslimusi. Tas ir viens, un tas brīdis, tā kā es teicu, tu atdod šobrīd visu. Atdod visu ūdeni, vai ne? Ūdeni. Jā. Es arī gribētu teikt, ka šis man ir veids, kā iztīrīt galvu. Man arī. Tev labāk patīk, tad, kad ārā ir silts, vai tagad ārā ir augsts? Tad, kad augsts. Tagad ir mīnusīgi, tad ritīgu. Jā, ziema tas ir. -27. Jā, noteikti. Un tad ir smieklīgi, jo vielas sasals. Pastāsti lūdzu par savu sapni, par kuru esam runājušas, ka ideālā variantā katrā ciemā ap ģimenes ārsta praksi tad būtu ne tikai ģimenes ārsts un ārsta palīgs, bet būtu iespēja apaudzēt pēc vajadzības apkārt arī citus speciālistus. Speciālistus un veidot tādu kā komandu ap to, kā piemēram ir ārsts, ir ārsta palīgs, ir māsiņa, ir fizioterapeits, varbūt uzturu speciālists, varbūt vecmāte,
Varbūt reizi kaut kādās reizēs var atbraukt kabinetu, izmantot arī kāds cits speciālists, kurš arī var konsultēt uz kādu to laiciņu, kaut kādu konkrētu cilvēku skaitu, jo patiesību sakot, ja mēs tā paskatāmies pilsētās, jau pa lielam šī problēma ir plus mīnus atrisināta, vai ne? Reģionos tas ir savādāk. Pagastciemos reģionos, jo bieži vien ģimenes ārsts ir tas vienīgais cilvēks, arī pie kā tas cilvēks var arī atnākt un vērsties. Ja? Bet, piemēram, ja būtu vēl šīs papildus iespējas, opcijas šim cilvēkam dotas, tad es domāju, ka ļoti pavisam citādi arī izskatītos tā veselības, gan tā atbildība, pratība, gan vispār tas izskats to, ko jau daudzi runā, kad mums ir šī gadi, kas ir doti tie veselības gadi, tad ir tie veselības gadi, kas ir dzīve veselībā un dzīve slimībā. Un, ja mums ir tāda primārā veselības sakārtotība vispār ar komandu, ar speciālistiem, tad patiesībā sakot, tas mērķis ir pagarināt šo to proporciju, veselības to laiku un mazāk šo laiku, kad cilvēks dzīvo tādā slimībā. Jā. Jo tā ir arī tā tava otra ideja, ka pirmais, ko vajadzētu darīt veselības aprūpē, ir palielināt šo veselības pratību. Man liekas, tas ir pats pirmais vispār, kas būtu jāsāk jau no tādas mazas bērna kājas. Es tā uzskatu, tā ir tāda izglītība, jau tajā bērniņā, kas tiek ielikta. Ja viņš zina, ko viņš dara, ja viņa vecāki zina, ko viņi dara, nevis tikai paļauties uz to ārsta atbildību, un uz to ārsta kaut kādu redzējumu, bet arī pašam būt tādā sadarbībā. Ir pacients, ir ārsts, ir izglītots pacients, ir mērķtiecīgs pacients, viņš zina, ko darīt, kas ir vispār dzīve, kas ir dzīve veselībā, kas vispār ir veselīgs dzīvesveids. Šie jautājumi ir tādi, kuri būtu jāieliek ļoti agrā vecumā, un ja tas bērniņš jau zina gadu laikā, tad paskatāmies, mums pēc tam ir veselīga populācija, mums ir darbspējīgs cilvēks, mums ir varbūt pat mazāk šie līdzekļi, kas ir šobrīd jātērē, kā piemēram kompensējumās zāles vai kaut kādi kompensējumie izmeklējumi. Ja? Tāds ilgtermiņa plāns tas varētu būt. Tāds. Ai, Maija, šorīt laiks ir vienkārši satriecošs. Un kāds varbūt teikt, ka laiks ir briesmīgs, bet zinot tevi, laiks ir ļoti simbolisks, jo tu arī esi tāds cīruļu putenis un virpulis mazliet, vai ne? Jā, šeit noteikti ieslēdz tā mana tā īstā daba. Esmu gan tāds mazliet nebēdīgs gadījums kādreiz. Arī spriganums manī vienmēr ir bijis un tāds enerģijas, kā tāda enerģijas bulta arī esmu gājusi un pašāvusi, kā saka, arī vaļā un tālāk. Laiks ir zīmīgs ar visu cīruļu putenu vietu arī, jo Allažu tautas nams tuvojās savai 100-gadēji. Un tas ir zīmīgs stāsts arī par to, ko tu esi darījis daudzu gadu garumā. Cik dziesmu deju svētkos tu esi piedalījusies? 1 kora dziesmu svētkos un 4 deju svētkos. Deja, tas ir tā kopējā sajūta, ko mēs viens otram varam iegūt, mūsu tā nacionālā apziņa un sevišķi arī šajos laikos, kad mēs spējam sajiet kopā, radīt to lielo sajūtu un tās sajūtas, ko tu noķer, tās ir fantastiskas. Lielā sajūta dziesmu deju svētkos, bet sajūta jau arī katrā mēģinājumā tā kopā darīšana un kopā izdarīšana, vai ne? Jā. Mums ķimelītī katru nedēļu ir šie mēģinājumi, un par to mēs priecājamies arī, ka šeit mums ir deju kolektīvs, mēs ar to lepojamies. Vēl viena ļoti svarīga telpa, jo cauri šai telpai iet allažnieku mazuļi. Jā. Kā tad jums šogad iet ar tiem mazuļiem? Tad man tev ir jautājums, vai tu zini, kas dzimst martā? Tur ir jārēķina tagad tie 9 mēneši, jā. Kas tur sanāk Jāņa bērni, jā? Tie ir mums Jāņa bērni, un īstenībā baigais tāds prieks, kad
marts sākās ar to, ka mums pieteicās 6 zīdaiņi. Vienā mēnesī? Vienlaicīgi vienā mēnesī. Tā, kur Aležnieka pagājuši gadu Jāņus svinēja? Ir bijis labi. Viss ir pēc sentāvu principiem, jā? Tur ir viss noticis tā ļoti pareizi, kā jānotiek. Jā, un īstenībā tas ir vispār šī te vieta, šis te galds ir mans mīļākais galds šobrīd, jo tā bērnu tēma, jo man vienmēr ir arī visu studijas laiku gājusi cauri, un ļoti liels prieks ir tas, ka līdz šim šis pakalpojums zīdaiņiem Alažos nebija pieejams. Un tagad mēs esam ar tādu uzviju, ka viens gads ir sanācis tāds ļoti jaudīgs. Un īstenībā ir ļoti forši, ka dzimst jaunā paudze. Tas nozīmē, ka jaunā paudze ir arī jaunās vēsmas, jaunās idejas un kopiena attīstās. Man liekas, ka Alažniekiem noteikti ir jābūt priecīgiem tajā brīdī, kad viņi atvēra šīs ārsta prakses durvis. Pastāsti par to, lūdzu. Jā, īstenībā tad, kad bija tās, es teiktu, mazās, patiesībā sakot, beigās tas izskatās lielās pārmaiņas, cilvēki vēra durvis un viņi tādi, es atvainojos, mēs esam pareizi ienākuši. Es saku, jā, droši nāciet iekšā un nāk cilvēki un tiešām saka, tā kā pasakās mums un saka paldies par to ārpās, cik jūs ļoti lielu darbu īstenībā esat izdarījuši. Tad, kad te vēl notika gan remonti, gan viss kopā, vienā brīdī tas pacietības tāds jau kāpa, es domāju. Karājās mata galiņā, jā? Jā, jo viss pēkšņi balts, viss noputējis, viss tāds un paralēli nāk cilvēku. Un es katram cilvēkam saku, es ļoti atvainojos, bet visi, kas man patīk, cilvēki bija tik pacietīgi. Viņi arī teica, viss kārtībā, mēs jau redzam, ka kaut kas mainās, ka kaut kas plūst, kad jūs darat. Un tas, tad beigās, kad viņi ienāk uz to, viņi saka, bet te izskatās pilnīgi citādāk. Zini, šis, man liekas, arī ir tāds attieksmes jautājums, jo attieksmes jautājums arī cieņa pret pacientiem, jo pēc būtības tu jau varēji neko nemainīt. Telpas bija. Jā, telpas bija, bet tā ir arī tāda, es šeit esmu arī katru dienu, jā, tas arī ir svarīgi, un tieši tā kā tu saki, tā cieņa pret pacientu, pret cilvēku, ka viņš ienāk, ka viņš jūtās brīvi, viņš jūtās estētiski, kad viss ir tāds sakārtotāks. Un tas man bija ļoti, ļoti svarīgi. Īstenībā tas man bija pats svarīgāk nekā varbūt, ka es pati kā es justos šeit. Kad tev ir tā plašāka tā pakalpojuma pieejamība. Viņi uzreiz ir vairāka daudzveidība. Ja? Tas bija svarīgi tajā brīdī. Un tad šajā vietā, šajā brīdī varbūt var arī teikt to, kā būtu, ja nebūtu. Ja, ja nebūtu Maija Pūce, droši vien, ka būtu cits ārsts šeit, Alažos. Bet kas zina, vai šeit būtu tik skaisti, tik gaiši, ka pacientiem ir vēlme vērt šīs durvis. Jā. Vai ne? Jā. Tu vari ar to lepoties. Jā. Labi. Un zini, ko es tev padomāju? Pirmo reizi es tev satiku profesionāli, kā ārstu. Un jau toreiz bija tāds kaut kāds cilvēcīgais klikšķis, bet stāvot te avotā, es pilnīgi droši varu teikt, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, ar kuru var iet cauri ūdeni. Es nezinu, vai caur uguni, bet caur augstu ūdeni noteikti. Jo ir cilvēki, kuriem vienkārši ir kaut kāds cilvēcīgais klikšķis, vai ne? Jā, tā ir. Vai ne? Tā ir. Pastāvam mazliet? Pastāvam vēl. Pastāvam mazliet.